Tēriņš. Mans vārds ir Reinis Boters. Mans vecstāvs bija Aivars Boters no Miķeļtorņa Boteru mājām, no Miķeļtorņa lībiešiem. 2018. gadā Aivars nomira, un 2 gadus pēc tam mēs kopā ar brāli Aleksi devāmies uz Miķeļtorni pētīt savas dzimtas saknes un to, kā tās ir saistītas ar lībiešiem. Un mūsu pētījumu rezultātā radās videodarbs Nēmispēle, ko jūs tikko varējāt noskatīties. Un daudzi pēc Nēmispēle noskatīšanās man ir jautājuši, bet kur ir mans stāsts? Tur varēja dzirdēt manu brāli, māsas, mammu, tēti, tanti, vecmāmiņu, vecstāva māsu, bet kur tad ir tas mans stāsts? Un uz šo jautājumu ir grūti atbildēt, jo ir vieglāk būt dokumentālistam, kurš iztirda un jautā un no visā redzētā un dzirdētā izveido tādu glezniņu, nevis pauž savu viedokli un savu nostāju. Un kas galu galā es par lībieti, ja es uz lībiešu svētkiem biju tikai 28 gadu vecumā. Pirmo reizi 28 gadu vecumā. Un par šo tautu es iedomājos tikai pāris reizes gadā, kad vecstāvs svētkos mastā vilka gan latviešu, gan lībiešu karogu. Un mazliet pat šķiet nekaunīgi sevi saukt par lībieti, ja es jau no bērnu kājas neesmu piedalījies kopienas aktivitātēs. Bet mana māsa, Karlīna, viņas balsi jūs varējāt dzirdēt Nēmispēle noslēgumā, kur viņa lībiski prata noskaitīt no 1 līdz 10. Un viņa bija mazliet sašutusi par to, ka viņai nav izdevies nokļūt lībiešu vasaras skolā Mazirbē, bet pēc tam izdevās. Un nu jau tā ir ikgadēja tradīcija vasarā doties uz Mazirbi, kur veltīt savu laiku lībiešu valodas un kultūras turpināšanai. Un man liels prieks par to, gan par māsu, gan par viņas vienaudžiem un domu biedriem, jo valodas un tradīciju nodošana vienmēr būs norādījis uz to, ka tauta elpo un tauta dzīvo. Čau, Karlīna. Čau. Tēriņš. Tēriņš. Ikš. Kač. Kom. Nē. Vīš. Kurš? Sejs. Kodas. Īdens. Kim. Ikš toster. Kač toster. Kom toster. Nē toster. Vīš toster. Kurš toster? Sejs toster. Kodas toster. Īdens toster. Kakškinda. Kakškinda ikš. Kakškinda kač. Kakškinda kom. Kakškinda nē.
Kačai, jeb Katrīnai, bija skaists, raips kaķis. Tas blakus viņai gulēja, bet pele ķēra un zaga visu. Gan butes, gan kammas, gaļu un pienu, visvairāk krējumu. Lielas peles, mazas peles, atnesiet bērnam miegu, caur istabu, caur kambari, caur šūpuļa pagalvīti.
Divi kucēni sētā spēlējās, kamēr viens otram sāka kost. Nu, abi kļuva dusmīgi un sāka kauties rūcot. To saimnieks bija redzējis, viņš ar garu vicu to šķīra. Jūs, bērni, gan to tā nedariet. Tik pateikt vēl gribu jums, ka garā vica ir paslēpta. Siana, Perimias,
Lazlak. Pitkä aika mätän jatkuu, megdurkas kiskam. Liitä aika selitiä, kun meglolam liikam. Kätkul kupaatama, koja immelämä. Jaka amalolama, kunch megin märkäämä. Antakat kielä, koskin lätierama. Kiedä, laikam kiedä, lämmin muutiivetsömä. Antakadut kiedä, koskin lätierama. Kiedä, laikam kiedä, lämmin muutiivetsömä. Pitkä aika näytän jatkuu, megdurkas kiskam. Liitä aika selitiä, kun meglolam liikam. Kätkut kupaatama, koja immelämä. Jaka amalolama, kunch megin märkäämä. Antakadut kiedä, koskin märkäämä. Kiedä, laikam kiedä, lämmin muutiivetsömä. Vecstāvs man par dzīvi Miķeļturnī un lībiešiem neko daudz nestāstīja. Varbūt tāpēc, ka es nejautāju. Bet vienu stāstu gan es atceros spilgti. Viņš stāstīja, ka bērnībā daudz esot daudzījies un dzīvojies pa pludmali, un tad, kad ir gribējies kaut ko iēst, tad viņš ir varējis vienkārši iebrist turpat jūrā, kur krastā
peldējušas butes, uzkāpt uz vienas ar savu pliko pēdu, paņemt aiz astes, aiznest tētim uzcept, un tas nesot bijis brangs mielasts. Bērnišķīgi, bet es diezgan ilgi tā iztēlojos lībiešu dzīvi Miķeļtornī. Saulaina, jūrmala, pūš vējš, bango viļņi, kas piepild visu apkārt, tur spēlējās bērni, kaut kur tālumā vīd Miķeļtorņa bāka un visapkārt valda tāds prieks. Protams, ka šī bērnībā uzburtā aina ir diezgan tālu no patiesības, lai neteiktu vairāk. Vectēvs man nestāstīja neko par skarbos sadzīvi, par okupācijas laiku, par krasta militarizēšanu, kad bija jāiet prom no savām dzimtas mājām. Kaut gan būtu bijis tik svarīgi to uzzināt jau agrāk un tieši no viņa. Neviens cilvēks stāsts nav nevērtīgs. Katrs stāsts mums kaut ko var mācīt mums un citiem. Un neviens jautājums nav nevērtīgs. Stāstiem par pagātni un dzimtas vēsturi vienmēr ir laiks, jo tie ir pārlaicīgi tagadnes priekšā. Šie stāsti ir kā mūžīga saite, kas savieno pagātni, tagadni un nākotni, tad, ja tie tiek stāstīti.
jūra. Līvu tautai tā tik ļoti iespiedusies zemapziņā, ka, lai kur mēs būtu, lai ko ietu, lai ko darītu, mums regulāri jāatgriežas pie vienas īstas, vienīgās lībiešu krasta jūras. Jūra – tā ir telpa, kas veidojas starp debesīm un zemi, brīžiem tās savienojot un brīžiem šķeļot ar savu neparedzamo dabu. Brīžiem tā ir kā dzīva būtne, kura nemitīgi kustas un sevī slēpj neizmērojamus noslēpumus un nebeidzamus stāstus. Tā ir arī simboliska robeža, kur sākas un beidzas sapņi, kur cilvēks jūt gan savu niecību, gan spēju piepildīt lielas ieceres. Tā ir saikne starp tautām un zemēm, kas caur izzināšanu un atklājumiem ir apvienojusi dažādas kultūras un civilizācijas, un vēsturiski jūra ir arī iztika. Jūra mainās. Tā ir redzējusi un redzēs visu, tā ir pārdzīvojusi un pārdzīvos visus, un katram mums ir savējā, īstā un vienīgā. Vienā no ciemošanās reizēm Miķeļtornī Ēriks kā Bergs mani iepazīstināja ar senāko latviešu valodā sarakstīto tekstu par lībiešiem, ko 1892. gadā rakstījis Fricis Kārkluvalks. Īsts citāts. Bet it sevišķi arī mums, latviešiem,
jāpazīst un jāizpētī lībieši. Pirmkārt tālāk, ka mūsu tēvu tēvi, kā domājams, ar vecajiem lībiešiem, kā saviem tuvākajiem kaimiņiem labi pazinās. Un otrkārt, sevišķi tādēļ, ka mēs esam šīs tautiņas mantinieki. Jo dažam labam, kas lepni saucas par latvieti, dzīslās tek lībieša asinis un sirdī piebiedrojušies lībiešu tikumi. Tā tad nevien zinātnes labā, bet jo sevišķi arī tā laba, lai jo tuvāk pazīstam savu tautu un sevi pašus, mums jāiepazīstinas ar lībiešiem. Neticami, cik aktuāls var būt teksts, kas radīts pirms 130 gadiem. Bet kas tad mūsdienās ir lībieši? Vai tie, kas tekoši runā lībiešu valodā? Vai tie, kam tas pasē rakstīts? Vai tie, kas katru gadu dodas izzināt un apgūt lībiešu valodu un tradīcijas? Varbūt tie, kuri vien nesen izpētījuši savu dzimtas koku un tikai tagad sapratuši, ka viņi ir lībiešu izcelsmes? Vai varbūt tie, kuri nav lībiešu izcelsmes, bet viņiem interesē iemācīties lībiešu valodu un turpināt tradīcijas? Man šķiet, ka visi. Lībiešu tautai visi ir vajadzīgi, un es domāju, ka tai var būt piederīgs jebkurš, kurš lībiešu tautu tur augstā vērtē un ir gatavs nākt talkā valodas, kultūras un tradīciju kopšanā, fiksēšanā un turpināšanā. Tāpēc es domāju, ka arī man jāmet pie malas pieticība un kautrīgums, un vienreiz jāsāk teikt, ka es esmu lībietis, un cerot, tā pamudināt arī citus. Thank you.
Tree.